labs rīts, laba diena un labs vakars visiem entuziasta līgas skatītājiem, sekotājiem, faniem. Ir mums fani, domāju. Klausītājiem. Mums arī Spotify klausītājiem. Nu, ko laiks skrien vējs pārniem, ir jau februāris. Šī ir jau 3. epizode, mēs esam atpakaļ. Janvāra epizode februārī. Tieši tā. Mēs esam mazliet aizkavējušies, bet viss ir kārtībā. Mēs arī pastiprinām komandas, cenšamies pastiprināt komandas. Un kāpēc mēs aizkavējāmies? Tāpēc, kad bijām izskrējuši ārpus Latvijas. Es biju izskrējis ārpus Latvijas, biju aizdevies uz Hongkongu leģionāru meklējumos. Sapratu to, ka īsti nekādus leģionāru papildspēkus tur neatrast, jo tas, kas viņiem ir centrs, būtu mums Salaspils vadītājs šeit. Šitā mēs sākām. Jā, bet kas tev jaunāks dzīvē ir? Neko, es CVLV bija jaunu darbu meklēt. Tu biji tur aizceļies, jā? Bet nē, jaunais gads janvārs, viss baigi forši iesācies, patīkam jaunumu. Atmosfēra, viss tāds forši, patīkam. Gatavs jaunajam. Ok. Skatītāji varat ierakstīt komentārā to, kāda ir jūsu jaunā gada apņemšanās bijusi un kā jums izdodas viņu pieturēt šobrīd, jo, zinām to, ka 90% no viņām janvāra mēnesi neizdzīvo. Un redzēsim, varbūt skatītājiem ir kādas, kuras ir tikušas līdz februāra mēnesim, bet... Runājot par jaunumiem. Tīkla jaunumu. Aiziet. Užaus kausā. Tur jau vajadzētu tev pastāstīt, jo tavējie Ventspilnieki ir iekļuvuši finālā. #ausais. Un ar ausēju unikālo metienu. Un Ventspils cīnīsies pret Valmieru, kur notiks spēle. Kad notiks spēle, Dāvi? 21. februārī Ventspilī, Olimpiskajā centrā Ventspils. Bet jā, palielam jau šitas jaunums ir tikai tāpēc, ka RSU tik pusfinālā. Kas pēc mūsu pierakstiem ir pusprofesionālā komanda, kas ir viens solis. Mēs zinām, jūs neesat amatieri, bet pusprofesionāli. Pusprofesionāla komanda un noteikti cepur nost. Trenerim Mārim Gulbim komanda ir sagatavota ļoti spēcīga. Un es gribētu teikt, Ramiret Nacionālās basketbola līgas ietvaros favorīti. Šobrīd noteikti uz papīra un arī realitātē. Apsveicam jūs. Fināls 21. Ventspilī februārī. Jā, 21. februārī Ventspilī. Tā kā braucam, arī mēs iespējams tur būsim. Uztaisīsim, varbūt paskatīsimies, cik oli, bet spēlētāji arī tur ieradušies skatīties. Un viss pārējais. Bet... Taisīs tautas skaitīšana, jā. Jā, bet, kā jau mēs zinām, šis ir Olibet Entuziasta basketbola līgas podcasts, un mēs runājam tikai par to un ap to. Un tā kā finālā Užaus kausā spēlēs tikai uzvarētāji, es domāju, ka tikai likumsakarīgi būtu, ja mēs paskatītos mūsu līgas uzvarētāju radaru. Tāds mums vēl joprojām ir, dāmas un kungi. Atceramies, pirmajā epizodē Dāvis tur sausu muti sauca 23 komandas, kuras nebija piedzīvojušas zaudējumus. Otrajā epizodē jau mums bija 6, un tad tagad ir 3 ar 2 nosaukumiem. 3 komandas, 2 organizācijas. 3 komandas, 2 organizācijas. Tieši tā ļoti labi papildināja. Ekstra līga izaicinājuma kausa komanda Anzāķa turība joprojām nepārspēti. Un viņi tāpat, neskatoties to, turpina papildināties, bet par to parunāsim nedaudz vēlāk. Darba dienu līgā arī Anzāķa turība. Tikai cits logo. Tā pati organizācija 14-0 bilance. Nav 14 spēlēs, neviens viņu spējas uzvarēt. Un sieviešu līga. Pazudušās pērles, 6-0 bilance. Pazudušās ir arī tavs piks, ko tu biji izvēlējies, kas sezonu pabeigs bez zaudējumiem. Jā, tā kā tev vēl viss iet pēc plāna. Viss iet pēc plāna. Paldies, dāmas. Viss iet pēc plāna. 3 komandas joprojām ir uzvarētāji radarā. Redzēsim, kāda būs situācija īsi pirms playoffiem, vai precīzāk playoff sākumā. Un ko es gribēju papildināt vēl, kad tas, kas mums bija iepriekš, bija Bozo baskets no 3. līgas, Banka augstskola / Latvijas universitāte no Dardienas un, kas bija pēdējā, Fano Latgola 4. līga. Jā. Un visas 3 komandas paspējuši jau 2 zāģus noķert. Tā kā nav tā, ka vienreiz paklup kāja. Ka tur aizķērās kādreiz aiz līnijas vai kā, bet vai nu ir 0 zaudējumi, vai ir 2 zaudējumi. Jā. Ejam tālāk. Ieminējies par Bozo basketu. Jā, Bozo baskets es pats biju palaidis garām, bet Reins pievērs man uzmanību, ka ir bijusi kaut kāda derības, likmes uz regulārās sezonas spēli. Mēs jau zinām to, ka Olibet Entuziasta basketbola līgā komandas izceļās ar radošumu. Tāpat arī savulaik
komanda apsardz ir jāciena. Mēs esam pieminējuši, jau tur bija derības, tur trades bija pilnīgi, tur printeris pret spēlētāju un šādi te visādi tur notika. Un Bozo Basket, viņiem nāca spēle ar Radeks. Ja nemaldos, tāda ļoti principiāla spēle. Man liekas, ka pat top 4 komandas abas divas. Un es negribu samelot, bet tajā brīdī Bozo Basketam vēl nebija zaudējumu. Un Radeks viņiem bija tuvākie sekotāji. Un Bozo Basket meta viņiem šādu te izaicinājumu. Skatāmies video. Skatos internetā, pilns internets ar kaut kādām krāsām, bet man stāsta, ka Radeks basketbola komanda mums jāspēlē nākamnedēļ pēc Radeks. Kas viņi ir? Tiešām. 9 uzvaras, mums arī 9 uzvaras. Top 4 komanda. Viņš tas, ka nebūs viegli. Esot spēlējuši pagājušajā gadā līgu augstāk, pretinieks ir spēcīgs. Tāpēc es gribētu izaicināt jūs, varbūt uzspēlēm uz alus kastu, lai nav vienkārši parasta spēle. Kaut kādu maziņu intrigu uztaisīt. Un cerams, ka mūsu uzvara būs tikpat vienkārši kā šis dzēriens no Radeks glāzes. Ja jūs piekrītat, tad rakstiet komentārā, vai jūs piekrītat. Komentārā viņi ierakstīja, izaicinājums pieņemts. Jā, tā bija Instagramā zem posta, bija Radeks atbildējis, oficiālais Radeks konts, ka izaicinājums ir pieņemts. Un spēle tiešām bija aizraujoša, kā arī Bozo Basket pārstāvis Artūrs minēja, ka būs tiešām spraiga, sīva, interesanta spēle. Un skatāmies, kas tad notika beigās pēc spēles. Tieši tik īsi Bozo Basket parādīja to, ka viņi kapitulēja un aiznesa solīto balvu, kasti alus. Atgādinām, alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Bet visu cieņu. Tāpat kaut kāda intriga tiek vērta arī sezonas laikā starp komandām. Kaut kādi mazie duelīši. Tas tā kā NBA nesen bija rivalry week, kad tā kā lielie, tur principiālie dueļi, tad šitā arī kaut kāds jauns. Veidojās, Mēlraksts iezīmes. Tieši pirms izaicinājuma, bet izslēgšanas spēlēm. Tieši pirms izslēgšanas spēlēm. Kas to zina, varbūt šīs abas komandas tiksies finālā un sagaida šovs. Tur trešā līgā, man liekas, viss kaut kas var būt. Tur viss kaut kas var būt. Tur tā kā nāks, tā mēs arī prātiļos, vai ne, ko mēs te sasteigs. Bet atgriežoties nedaudz pie Anzāģis komandas, jeb šīs organizācijas, tad pagājušajā epizodē mēs runājām, ka BK dolāri no izaicinājuma un ekstra līgas ir piesaistījuši Frants Lāci. Jā, bija tāds. Un tad es tagad gāju cauri statistikām, meklēju kaut ko interesantu, un es skatos, Anzāģē spēlē Viktors Iļins. Zini tā, Džek? Džeku. Tas jau ir vīrs. Tas ir vīrs, tas ir īsts zemgros tēvots. Ozols. Divkārtais Latvijas čempions, es nezinu, tur viņiem tas sastāvs ir diezgan jaudīgs abās līgās, un vispār mēs varētu darīt tā, ja viņi paliek undefeated, tā kā neuzvarētu, mēs varētu vienu epizodu veltīt beņķa ekspertos, kur mēs vienkārši paņemam Anzāģi top 8, top 9 rotāciju, un no visas līgas kopā mēs atrodam katrs savu, ko mēs viņiem likt pretī. Un vai tad mēs viņus varētu... Katrs savu komandu, tā kā fantasy draftā no visas līgas, un liekam pretī Anzāģi. EBL pret Anzāģi. Jā, un kas to zina, varbūt arī pēc tam mums sanāks pēc sezonas tādu uztaisīt maču. Bet, tas jau uz krišu, jā. Un ne tikai ir bijuši iespaidīgi papildinājumi komandā, bet ir arī bijušas pāris iespaidīgas statistikas. Un kā jau mūsu pieminētā Anzāģe spēlē pret Rektopusu uztaisīja, gribētu teikt, tur būtu interesanti paskatīties, kāds vispār ir bijis līgas rekords kopā iemestajos punktos, bet šī spēle beidzās rezultāts 151 pret 110, kopā 271 punkts. Un protams, daudz metieni tika mesti tajā spēlē. 200 metieni tika izmesti spēlē. Tur nebija papildlaiks. Tur nebija, tas bija kāds papildlaiks, plus 41. Jā. 200 metieni 40 minūtēs, tad vienā minūtē 5 metieni. Elementāra matemātika. Crazy. Kas tur vēl notika? Tev parasti patīk 3 punkti. Jā, tāpēc, ka es nesen pats atklāju sezonas rēķinu trojkās vispār, bet tas ne par to ir stāsts. Izaicinām ekstra līgā Daniels Tilde no BK dolāriem. Realizēja... Daniels Tīde.
Daniels Tīde. Tāpēc arī pateicu, man likās, ka kaut kas nav Viss pareizi. kārtībā, Daniel. Daniels Tīde realizēja 15 no 33 punktniekiem, un kopā salasīja 47 punktus uzvarā pret Tetu. Izklausās, ka 33 punktnieki izmest, tas ir daudz, bet, ja tā pareizi, 50% precizitāte, tas ir ļoti, ļoti labs rādītājs. Viņš arī veseli 1-2 punktnieku paspēja realizēt no viena. Tā kā tur varbūt kaut kādā ātrajā aizskrēja lejepiņiem. Vēl mums 3. līgā Edvards Jānis Gertners 28 plus 28 Rebīšu. Atliekušās bumbas, jā. Un 86% precizitāte. Pareizi saprotu, vai ne? Jā. 28 punkti, 28 atliekušās 2 metienus bumbas. viņš bija aizmetis garām. Un, pie šādas statistikas nāca dāvanā līdzi arī uzvara. Izcīnīta uzvara. Un 4. līgā Harijs Veidels parūpējās ar 50 plus punktu spēli, jeb 55 punktus iemeta komandas Meh uzvarā pār BK Dzirnavām. Arī ļoti augsta precizitāte, 72% precizitāte un 8-16 3-punktu metienos, jau iepriekš minētie 50%. Un kas tur vēl mums no dāmām ir uzspīdējis? Gunda Baško. Turpins fenomenāli sniegumu rādīt katrā spēlē. Tur tie cipari ļoti kosmiski. Un 27 punkti, 20 atliekušās un vēl 8 pārtverts bumbas. Taču zaudējumā pret BS Juglas. Zaudējums tomēr. BS Juglas dāmām. Tā kā... Neko darīt. BS Jugla bija noskaņojušās, lai Gunta vāc statistiku, viņas tiks galā ar pārējām un uzvarēs, komandas spēle. Bet, ja jau mēs te runājām par ekstralīgu, tā diezgan daudz, tad, manuprāt, ir vērts pieķerties arī tam, kas šobrīd notiek. Uzliksim arī uz ekrāna izspēli. Mēs esam nonākuši ekstralīgas 2. posmā. Tātad foto arī jūsu uzmanībai. Un 2. posms izpaužās tā, ka mums ir 3 grupas, kurā katrā ir 4 komandas. Viņas izspēlēs savstarpēji vēl, un tad tur ir te sākās tā baigā dalīšanās un specifika. Respektīvi, pirmā grupā cīnās pirmās 2 komandas pa ekstralīgas pusfinālu un 3. ceturtā pa ekstralīgas ceturtdaļfinālu. Tāda mums ir 2. grupa, kurā tur atkal abas 2 komandas cīnās. Ne, 1. un 2. vieta grupā spēlē pa ekstralīgas ceturtdaļfinālu un 3. ceturtā izaicinājuma kausa ceturtdaļfināls. Un tad vēl ir 3. līga, kurā tur atkal savukārt pirmās 2 vietas spēlēs izaicinājuma kausa ceturtdaļfinālā. Sarežģīti. Un ārā iet 2 komandas. Respektīvi 11. 12. vieta netiek izslēgšanas spēlēs. Bet, ja likās, ka šis bija sarežģīti, tad vēl tie, kas izstājās no ekstralīgas ceturtdaļfināla, tie automātiski tiek izaicinājumi kausa pusfinālā. Sekojam līdz kalendāram, sekojam līdz aktualitātēm sociālajos tīklos. Manuprāt, tur būs daudz vienkāršāk saprotams nekā šajā, ko mēs šeit šobrīd stāstam. Bet uzzīmēts vienkārši. Šis tā kā kaut kādās detektīvu seriālos, ka tur ir tāfeli. Tur savilks tas ar to. Ja jau mēs runājam par izslēgšanas spēlēm, tad atgādinām arī to, ka ir katram jābūt nospēlētām 5 spēlēm, lai varētu ņemt dalību izslēgšanas spēlēs. Kā es nopiem, visi ir nospēlējuši 5 spēles. mums visi ir nospēlējuši 5 spēles. Jā, lai līdz visi ir nospēlējuši, kuriem ir jānospēlē, ar kuriem mēs tā kā rēķinamies izslēgšanas spēļu redzējumā. Tad Snoopī jums arī jāsaņemās, vai ne? Palielinām 4. 5. līgā ir palikuši kaut kādas 2-3 spēles maksimums. 3. līga vispār pēdējais riņķis iet, un izaicinājumi kausa ekstralīga un sieviešu līga un darbdienu līga. Tur jau vēl bija šī vairāk spēles. Tur ir vislabākā iespēja vēl salasīt tās atlikušās spēles, ja kādam ir īsu. Jā, izmantojam šīs iespējas. Un iepriekšējā epizodē mēs arī stāstījām par to, ka būs Viktorīna. Kaut kad jaunajā gadā būs. Tāpēc arī mēs ar Dāvi esam šodien tematiski uzģērbuši savu komandu džersijus, jeb spēļu kreklus, vai ne? Un varam jums oficiāli paziņot, ka Viktorīna būs 17. februārī 7:00 vakarā. Man liekas, tieši tajā pašā vietā, kur pagājušajā gadā Baziņu grillbārā. Un Viktorīnā būs jautājumi par un ap basketbolu, vīriešu un sieviešu basketbols, Eirolīga, Latvijas izlases olimpiskās spēles, pasaules kausa un tā tālāk. Cik cilvēki var būt komandā? Līdz 6.
Līdz 6. Līdz 6 Līdz 6 dalībniekiem. dalībniekiem, nevis līdz 6 pusdienas. Dalība 8 eiro no personas. Ja tu gribi viens pats iet uz Viktorīnu, lūdzu, dodies 8 eiro no tevis. Ja gribiet iet 5 cilvēki, tad 40. Točno, līdz 6, bet cik minimālais komanda. Nu labi, ne tas. Bet apbalvots tiks pirmās 5 vietas, un balvas būs no mūsu atbalstītājiem, kas ir Olibets Sports Bar un Sports Būda. Un jā, varam arī paskatīties varbūt no pagājušā gada. Kā izskatījās tas dreiskodiņš, kuru arī mēs pagājušajā gadā bija saglabājuši. pilnīgi tas pats. Jā, mēs arī esam saglabājuši šo gadu. Redzam, arī cilvēki savos spēļu kreklos, vai, ja nav savi, tad paņem kādus citus džersijus. Redzam, tur Allen Iversons, Stefs Karijs. Piemēram, Monako vispār Eirolandes tieši tā kā nākam basketbola spēļu kreklos, ļoti labi izskatās. Arī iedot tādu mazo arī aizbreakerīti, vai ne? Tad tur satiecies komandā, tur var parunāt, tādu džersijas, tādu džersijas. Vispār šito jautājumu mēs varētu pacelt Krišam, ka varbūt, nezinu, kaut kādam autentiskākajam vai nereālākajam kreklam varbūt kaut kādu mini spēcbalvu viņi varētu. Jā, bet to jau arī grūti noteikt. Tas ir ļoti subjektīvi, jā. Un jautājuma autors un Viktorīnas vadītājs būs Zigmunds Fritsons. Pieteikties var rakstot uz kriš@entuziasti.lb. Nu ko? Tas ir viss, kas mums ir tīkla jaunumos. Lēcam iekšā nākamajā segmentā. Un nākamais segments mums ir, kā ierasts, kas te notiek Karlīna. Nu ko, rubrika Kas te notiek Karlīna joprojām mūsu līgas patronese platformā TikTok Karlīna aktīvi darbojās. Un liek dažādus uzdevumus gan vīriešiem, gan sievietēm darīt. Un mums ir arī video, kurā viņa kādam no kungiem lika palūdza. Jā. Viņš jau brīvprātīgi piekrita pats. Brīvprātīgi piekrita paņemt mikrofonu un uztaisīt tāds mazais video ar skaņām no iesildīšanās. Skatāmies video. Man teica, lai es nerunāju muļķības. Ozo, gribi kaut ko pateikt? Šodien uzvarēsim. Tādas leģendas tu spēlē. Es nezinu vairs, ko teikt. Ko man teikt? Ar mani nebūs interesants video. Neesmu runāt cits cilvēks. Kā pretinieki iesildās. Ozo trīnīts. Garām. Un mēs šodien uzvarēsim. Tur nav divu domu. Vai iemet trīnīt, tevi filmē. Ir. Ui! Spēlē būs labāk. Kamēr man vēl mikrofons. Laimīgi jauno gadu. Es beidzu runāt, jāsāk koncentrēties. Nu, redzi, kāds pozitīvs džingliņš apakšā. Vai tu jau skautingu taisot jau atradi, kuram spēlētām tika pielikts mikrofons? Ja es nemaldos, tad tas ir no ASK ekstralīgas izaicinājuma Niks Kristians Trumekalns. Nu, viņš pats visu laiku tur teica, es jau neesmu runātīgs, bet visu laiku runāja. Un video tā arī beidzās, ka viņš visu laiku runāja. Nu, ļoti labi, paldies tev, Nika, piekriti. Izslēgšanas spēles nāks, tad arī redzēs. Varbūt mēs ar kaut kādu mazāku mikrofonu varam uztaisīt tur ar tiesnešiem Mike Taps spēlē. Nu, vispār ziņa no vadības, no biroja štāba ir tas, ka playoffā būs arī tiešraides tām komandām, kas ir piekritušas no Ādažiem un Mežparka. Tāpat kā pagājušajā gadā. Jā, un tas varētu īstenībā diezgan palīdzēt. Ja, piemēram, Karlīna iedod mikrofonu, tad ir kaut kādi video gan no malas, jā, un gan no tiešraides, ja tur kaut kāda džeks, iedanko. Jā, emocijas parādās. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, redzat, kā mēs varam komplimentēt tur TikToks ar to, tās tur ar to. Bet labi, ejam tālāk. Mums ir iedots uzdevums. Mēs nezinām, kas būs attēlots šajos foto, bet mums ir jāuzmina tas, kāds video šobrīd top. Jo parasti mēs šeit jau parādām gatavu materiālu, un tad Karlīna pateica, Džeki, es jums arī gribu nelielu izaicinājumu, un viņa mums atsūtīja vienkārši pāris bildītes, un mums ar tevi ir jāsaprot, kas tad šeit tiek atdarināts. Nu ko, skatāmies. Tā ir sieviešu līga. Jā, sieviešu līga. Komanda. Kas ir pa komandu? ASK Ladies. ASK Ladies ar patriotiskajām formām. Nu, kaut kāds... draugu bildu. Mārīts fotostudijas. Mārīts fotostudija. Piramīdas jādarina vai kaut kāds challenge tur būs. Šie Brēmens muzikanti. Brēmens trīs muskatieri. Arī. Trīs muskatieri arī varētu. Fonā D'Artagnans ar kaut kādu kolēģi skatās. Labi, dzirdēju, ka ir vēl kaut kādi foto, ka šis nav vienīgais. Lai mums palīdzētu. Oh. Cik mīlīgi. Valentīna diena tuvojās. Pareizi.
Mīlestības mēnesis. Bet labi, mums nav jāraksturo, kas ir bildēs. Mums ir jādomā, kāpēc šādas bildes mums ir atsūtītas. Nu, gan jau kā arī TikTok trends. Tev ir TikToks? Nav. Būt viņš ir, bet baigi viņā nepatērējies. Nu, tur izpa laikam uztaisīja TikTok, lai Olibet līgai piesakot. Darīt viss tā. Jā. Bet nu, tur jau ir tas trends vaļā, kad interesanta grupa foto. Un tad es domāju, ka šis arī bija viens tāds, kad dāmām parādīja un atdarinēt šito. Ok, labi. Ir tur vēl kaut kas, vai šitais ir pēdējais? Redz kā. Vēl šāds te. Pasmaidiet draugu bildē, ja? Šitais skaitās. Komandas foto. Iztēlojies, ja visi taisītu šādus komandas. Es tieši gribēju teikt, ka varbūt ir jāpaceļ jautājums, ka ierastās zem groza, kur viss šī tāda nopietni, jā, bet tieši futbolistiem ir visiem, ka viņi ietupjās ceļos, mums ir rokas aiz muguras un viss stālt, bet varbūt jāpaņem šitā te kaut kā. Nu, ok, tad tu saki, ka tas ir kaut kāds grupu challenge, jā? Jā, pavisam noteikti. Nu, labi, Dāvis tāds zinošāks tajā TikTok vidē, tad pieņemsim, ka tā arī ir. Es teikšu pilnīgi to pašu minējumu, nu, tad jau redzēsim, gan jau nākamajā epizodē paskatīsimies, kas tur ir sanācis un vai mums ir bijusi taisnība. Tāpat arī TikTokā tie, kas mums seko, pamanīja to, ka bija vēl viens konkurss izspēlēts. To mēs neskatīsimies, jo viņš jau ir noslēdzies, bet par cik uz pirmo konkursu bija milzīgs pieprasījums un milzīga atsaucība, tad Karliņš saprata, ka ir jārunā ar līgas vadību, jātaisa vēl viens augšā, jāizspēlē vēl viena mugursomu Olibet, basketbola līgas, un tas arī tika izdarīts. Jau ir izlozēts laimīgais un Soma jau ir ceļā pie viņa. Nu, kas to zina, arī atsaucība šīm arī bija liela, tā kā, es domāju, izslēgšanas spēlēs noteikti uztaisīsim 3 lietas, labas lietas un kaut kādu vēl konkursiņu. Tad jau redzēsim, ko tur mūsu TikTok lēdī Karlīna ir izdomājusi. Nu, tas arī bija viss. Tas segmentā. Arī bija viss. Kas te notiek, Karlīna? Vai tu vēlies pieteikt nākamo segmentu? Jā, tātad mūsu nākamais segments pēc būtības ir beņķa eksperti, bet varbūt viena lieta, ko mēs varējām ierakstīt pieminēt sākumā, bet gan jau, ka jūs visi redzēsiet pēc thumbnail, mums ir viesis. Bija komiķis, BK Rimša, enerģijas avots un vairāk podcastu vadītājs un regulārs viesis. Tas ir neviens cits kā Rudolfs Kugrēns. Tā, nu ko, sāksim noteikti ar paldies, jo tā kā tev tagad iet stāv izrāda evolūcija. Jā. Busy. Kā tur viss kārtībā? Ja evolūcija tur viss labi, 6 izrādes nospēlētas un viss pilns, viss forši, atsauksmes daudz labas un maucam tālāk šodien turpinam. Tā kā vēl kāds 26 vai vairāk priekšā. Nu, būs kaut reāla sezona, jā. Jo es arī šur no rīta bišķi paskatījos, kur tu esi bijis kaut kādās pēdējās intervijās, un es paskatījos, kur tu biji pie Freda un Ufo. Oi. Un man šausmīgi patīk, kā viņi jūs neliek mierā, gan tev, gan Kreičs. Man pastāst joki, pastāst kādu joki. Rēģi viņi to neliek mierā, nu tā kā 7:10 no rīta. Bet nu tā kā viņi leģends. Ja nu kāds drīkst to darīt, tad tie ir viņi vienīgie, kas to drīkst darīt. Mēs varbūt bišķi savādāk pieiesim. Tu atceries savu pirmo joku. Kas ir stand-upā? Nu. Vai vispār ko es dzīvoju? Nē, nu, es varu tikai pateikt vienu lietu. Pašā sākumā, kad es sāku darīt stand-up, vajadzēja kaut pirmo garāko uzstāšanos, un tad tā vieta, bārs, kas tas bija, es aizmirsu. Kaņep laikam viņi gribēja, lai ir 40 minūšu gara uzstāšanās. Man materiāls bija kaut kāds 25 minūtes, un tad 15 minūtes es biju atlasījis labākos citātus no Andra Kiviča pirmās grāmatas. Andris Kivičs man palīdzēja aizpildīt 15 minūtes tajā laikā no materiāla. Tas daudz palīdzēja. Tā kā Andris ir bijis klātesošs manā karjerā. Svarīgs atspēriens punkts. Nu jā, tas gan. Jāsaka liels paldies Andrim Kivičam, ka izručīt. Es domāju, ka viņš daudziem ir palīdzējis ar jokiem un tā. Labi, tu pats spēlē Olibet entuziasts basketbola līgā. Par BK Rimša komandu arī mums būs pāris jautājumi. Bet vai tu atceries, kā sākās tavas vispār gaitas ar basketbolu? Es salīdzinoši, man liekas, vēl. Es nesāku tur tajos kādos 7. Cik gados jūs sākāt trenēties? 12. Tu arī? Kaut kā 10, 11. Jā, un es sāku arī salīdzināt. Es tur sākumā kaut kādu pingpongu, kaut kādu vienkārši paskriešanu, bet man visu laiku basīts jau bērnībā patika, jo kaut ko sens skatījās, sens ņēma līdzi uz spēlēm. Un arī tad kaut kādos 10, 11 gados izlūdzos, lai man aizved uz to treniņu, un tad arī sāku 3. bērnu jaunas sporta skolā. Sākumā gan sāku pie 90. gadiem.
Kas ir gadu vairāk nekā man. Es tikai pēc kādiem 2 gadiem uzzināju, kad es spēlēju par gadu vecākiem. Tad pēc tam vai pēc 3 gadiem es pārlikos uz savu vecumu. Jā. Kas bija labi izvēle vispār tajā brīdī. Ok, ļoti labi. Nu, trešā BJSS, lai tagad kaut kāda pārdaugavu, bet trešā BJSS ir tas īstais nosaukums. Sirsniņā vienmēr visiem. Nu, Dāvid, šis ir tavējs jautājums. Manējais. Droši var jūs. Nu jā, tev BK Rimš. Enerģijas avots, spēlētājs centrs, gan jau, vai power forwardiši. Jā, jā. Bet tā ir tava vienīgā komanda, kas ir Olibetā bijusi, un vai tu arī esi tur no pirmsākumiem? Jā, Olibet līgā es nekur neesmu īsti laikam tas, kurš grib spēlēt par ļoti, ļoti daudz dažādām komandām. Es gribu spēlēt ar saviem čomiem, un tad mēs sākām, kas mēs bijām, bija paņemt pauzīt no basīša, un tad mēs daudz sapratām, ka gribam atkal spēlēt basīt, tad mēs tā uz tās trešās BJSS bāzes ar kaut kādiem saviem čomiem uztaisījām to komandu, un tagad arī tālāk, kas mums ir bijuši paņemti klāt, tad tie arī ir, mēs tā neesam paņēmuši, tur no free agentiem. Tad visi, kas ir pienākuši klāt, arī kas tur varbūt šogad pēdējie pienākumi, ir caur kaut kādu pazīšanos, caur kaut ko, kur zināms, kad arī būs rēcīgi ģērbtuvēs vai BK Rimša eglītē, un viss būs kā nākās, jā. BK Rimša eglīte? Jums nav kaut kāda? Mums ir kāda. Jā, bet... Mums ir konkrētā vietā, mūsu Brooklyn bārā. Tas ir mūsu BK Rimša eglītes vieta. Okay. Tas tur notiek vienmēr. Tas gan forši, kad ir arī tās papildus aktivitātes, jo tas arī mums jau arī mums ir bez tā basīts ir forši, bet tas viss, tas apkārtējais tā komanda, ko tu pats saki, tas komandas ķīmija. Jā, man gribas spēlēt basīt, es šobrīd nejūtu, ka tas varētu spēlēt tādā, vienkārši iet pie kaut kādiem cilvēkiem, es tur nevienu nepazīstu, bet tikai spēlēt basīt, tas tā kaut kā jokaini būtu ir forši ar savējiem maukt. Okay. Tu arī minēji uz sportskolas bāzi, bet es arī laika gaitā mums arī ar Reinu esam spēlējuši, lai līst komandā pret Rimšu, tā kā 3. līga vēl bija. Jā. Un jums tur gana liels skaits ar sporta žurnālistiem. Andrejs Siliņš, jau arī Rudolfs Kugrēns, sporta žurnālists. Reinis Lācis, vārda brālis. Bijušais sporta žurnālists, jau NBA darbinieks. Tāpēc tieši to gribējām pieminēt. Pirmais džeks no EBL, kas ir ticis līdz NBA. Un jā, vai jūs plānojat arī piesaistīt citus žurnālistus? Mums te ir lists, mums ir Paulijus Jakelis no BK Dzirnavas. Nē. Okay. Labi. Viņš aizņemts ar RFS. Jevgenijs Ravdins no F-Team. Kur viņš ir žurnālists? Dāvi. Kristiāns Dilans no sporta. Kristiāns Dilans apsteidz, cik viņš spēles šogad nospēlēja. Tāds neuzticams, man liekas, nevienu. Okay. Pagājuši, ka viņš vienu spēli nospēlēja, vai 2 un 1 ar citu bija pret mums, jā, bet... Kristiāns varētu būt varbūt tās viss, viņš tomēr to Andreju ļoti daudz kopā, un Andrejs ir pie mums, tad viņš Andrejs varētu kā tādu savu protežē ievilkt iekšā Kristiānu. Mums vajadzētu jauns cilvēks, viņš daudz jaunāks par mums, man liekas. Par mani, viņš kaut 97, 98 gadus. Es saku, kurš to nofiksē, kurš diezgan jauns. Jā. Man liekas, tas cits teica, es labi zinu, ka viņš tajā sporta grēmā tagad baigi nespēlē, bet kaut kas man teica, ka viņš ķeizītī, man liekas, spēlē. Viņš solid labs basketbols bijis. Okay. Pēc tam citu Reinis man ir ne tikai, viņš jau arī mūsu sporta skola. Jā. Bet Reinis man vispār ir, es ar Reinu esmu bērnības visus pavadījis kopā, jo mani lauki un Reņa lauki mums šķīra kaut kā 300-400 metri, tad mēs bērnībā vasarās izdarām kaut kāds darbiņas, kas laukos jādara, tad vai nespēja viņa mauts, vai viņš pie manis, un darījām visādas, tur arī daudz kas ar sportu, bet jā, Reinis pazīst no šausmīgs sen. Vēl pirms trenējos basītī. Tas forši. Ka šī jātena, ka Čomiš arī no blakus kaimiņu sēdz, un Jā. Tu izcieņi. Labi, nav tā, ka tu nebūtu kaut ko sasniedz, tu nav NBA vēl. Bet labi, pa BK Rimšu pēdējie pāris jautājumi. Jums ir logo, kurš izskatās pēc basketbola galvas, basketa galvas. Kā tas radās, un vai jums ir galvas modelis šim logo? Jā, tas ir Roberts Rīmšs, mans labākais draugs. Mūsu daudzu komandas pārstāvju, kas ir no sākuma, daži komandas pārstāvju labs draugs. Tā kā mēs dibinājām šo komandu, un īstenībā tas ir interesanti, jo dažreiz ir tā, ka kaut kādi, kas pienāk jauni klāt komandā, viņi arī tikai pēc sezonas paprast, kas ir Rīmšs. Bet tagad jau komandā zina, tas ir mans čoms, kurš bērnībā nāca uz mūsu sporta skolas komandas spēlēm. Un tā, mums bija jāpiesaka pirmo reizi komanda kaut kādā septembrī. Viņam septembrī ir dzimšanas diena. Un tuvojās viņa dzimšanas diena, tad mēs izdomājām, ka
vislabākā lieta, ko izdarīt dzīvē, ir uzdāvināt viņam basketbola klubu pašam savu, lai viņš ir tā kā owners. Un tā galva ir tā Rīmšas galva, tā ir Roberta Rīmšas galva profilā. Jo viņam ir tāds afro, bet vienkārši ādas vietā ar basketbolu bumbu. Un Roberts Rīmš, tagad viņš dzīvo Igaunijā, bet viņš ir bijis nācis uz mūsu spēlēm uzvalkā. Viņš tagad uz Ziemassvētku eglītēm atsūta pagājušajā gadā atsūtīja video sveicienu komandai, kur viņš sēž savā dzīvoklī arī uzvalkā. Nu, viņš Igaunijā arī meklē finansējumu un tādas lietas. Ok. Iespējīgi. Jā, Rīmš. Ir komanda vēsture, ļoti liela. Un vienreiz bija ļoti smieklīgi, kad mēs Robertu Rīmšu kā īpašnieku uz vienu spēli, sezonas pēdējo regulārā čempionāta spēli uzlaidām laukumā. Un tad Krīšam, diemžēl, nācās paziņot, ka Roberts Rīmš mums nedrīkstēs palīdzēt play-offos. Mēs viņu pieteicām uz vienu spēli, lai īpašnieks arī zina, kā arī dažās austrumu valstīs īpašniekiem patīk parādīties. Tad mēs viņu uzlaidām laukumā, bet, diemžēl, play-offos viņš mums nedrīkstēja palīdzēt. Nu jā, vēlreiz atduramies pret to, ka 5 spēlēm ir jābūt nospēlētām, lai varētu startēt play-offos. Runājot par ļoti labu komandas ķīmiju, vai jūs ar Džekiem arī plānojat apmeklēt basketbola viktorīnu, kura būs jau pēc 2 nedēļām? Es pajautāšu šajām komandām. Mēs vispār ejam, mums bija arī SK Rīmša, mēs esam vispār izauguši no BK Rīmša, tad bija sporta klubs Rīmša, ar ko mēs startējām arī lielajās sporta viktorijās, ko tas pats Fritsons rīko, bet tagad, tur Reinis ir mazāk uz vietas, tad mēs tie, kas tur tādi entuziastiskāk bijām par tām sporta viktorijām, tagad nav sanācis. Šo sezonu, man liekas, pirmā sezona, kad SK Rīmš nav novāksies, bet mēs par to basketbolu viktoriju domājam. Un mēs vienreiz piedalījāmies, mēs bijām, man liekas, 3. vai kaut kā. Nu, ja jūs pieņemsim ietu, kādu džersiju tu vilktu mugurā, izņemot Denis Rodmanu? Ok, jā. Tad nē, es nevilktu. Man īstenībā mājās, es nezinu, kāpēc, man liekas, man viņu vajadzētu vispār atdot Arturam Šenhofam. Man viens džersijs, kas man patīk, kas man jau ir piedzīvojis, tāpēc man viņu iedeva. Viņš man vēl joprojām mājas skapī stāv Arturis, man liekas, viņu atdošu. Man ir Lietuvas Rites Roberts Štelmacher džersijs, ar kur es braucu uz Kaunas Žalgiris Eirolīgas spēli. Es dabūju dažus skatienus sevi, bet... Labi, ka tikai skatieniem. Es visticamāk Karmelo tad uzvilkt. Karmelo New York Forum, tā man ir mājās tos uzvilkt. Kas vēl man old school lietām ir. Nē, zini, es uzvilku savu, man ir saglabāta mana pēdējā 3. BJS forma. Es to vilku. Let's go, klasika. Viņš pat varētu būt viens no favorītiem tajā balsojumā. Zini, ka jau numurs tur karājās, un tas viss tagad, jā. Iespējams, ka tā būtu īstā izvēle. Ļoti labi. Okay. Nu labi, sāksim arī mēs Instagramā ielikam story, pāris jautājumu. Davai. Mums arī ir priekš tevīm. Rudolfs jautā Rudolfam, cik lieliski ir sadzīvot ar tik skaistu vārdu. Vecīgi, ļoti labi. Īstenībā nē, ir bijuši daži laiki, tas besī. Un viens tas laiks bija ar saistībā ar basīti. Kaut kādos 17 gados es aizbraucu uz Ameriku, tur bija tāda organizācija basketbums, un tad tur kaut kādas 2 komandas veidoja. Mēs tur no mūsu komandas kaut 4 tikām, un mēs bijām tajā Amerikā. Un mēs dzīvojam ģimenēs, un Amerikā vārds Rudolfs neliekās normāls vārds pieaugušam cilvēkam. Tas ir tikai un vienīgi ziemeļbriedis. Vasarā es kaut kāds 20 reizes dienā dabūju dzirdēt. Labi, nē, 20 reizes ceļojuma laikā man dziedāja šo dziesmu. Okay. Citādi man ļoti patīk. Tās bija vienīgās reizes, kad es nebiju baigi priecīgs par savu vārdu. Okay, es par šito nemaz neiedomājos. Tad, kad tu sāki stāstīt par to, ka ir bijušas reizes, kad nepatīk, es sāku domāt, kāds varētu būt, un tad tu pateici. Nē, bet kā tiešām, jo, zin, kā, tas laikam nav, jo es arī atceros, tieši arī mēs aizbraucām es esmu bijis Edinburgā pāris reizes uz tas Edinburgh Fringe Comedy Festivals, un arī pēc tam kaut kāds pasēdēšanas citiem komiķiem, un tur arī viens amerikāņu komiķis, viņš tāds, wait a minute, you are a grown man, and your name is Rudolf? Man tāds, Liekt man vienā. Komēdijas festivālā uzrauties. Nākamais mums ir Grams Gustava vaicā. Kāds ir tavs basketbola laukumā? Jebšu lieta, kas tev kaitina vai besī, tas tāds latviskais tulkojums, manuprāt, būtu. Zin kā, tajā basketbola laukumā, kur man gadās spēlēt Olibet līgā, man laikam bišķīt kaitina 2 lietas. Man kaitina cilvēki, kas amatieru līgā bišķi pa slimu uztver to visu, pārāk lielu runāšanu ar tiesnešiem un visu, jo man liekas, BK Rīmši vispār, man liekas, tiesnešiem ir salīdzinoši komanda, mēs tā, man liekas, maz, bet dažreiz ir, pat es tā kā aizrādu, ka
Veči, davai, ir svētdienas pēcpusdiena, visiem bija gara nedēļas, priecājamies, baudām basīt, bet, davai, neaizjam. Piemēram, tas, ko es redzēju pagājušajā sezonā, kad tur tās divas komandas, kur gan spļāva, gan kāvās, man tas neliktos normāli profesionālā basketbolā un kur nu vēl amatieru basītī. Tieši tā, jā. Un otra lieta, pārāk daudz visi, gan profesionālajā basītī, bet tīpaši amatieru basītī pārāk daudz visi. un arī, es spēlēju 4. Olibeta līgā, es atceros, ka ir bijušas kaut kādas situācijas, kur, čaļi, nezinu, es viņu nosedzu, un viņi tikai tik pārliecināti, ka viņiem bija sods, bet viņš man nekad nenosaka, bet tāds, vienalga, cik jums liekaties krūti jūs, vai ne? Ir kaut kāds iemesls, kāpēc jūs esat Olibeta 4. līgā kopā ar citiem amatieriem, un tad vienkārši atcerieties to. Un tas, man liekas, bišķi grūtāk vēl ir tiem 22, 23 gadīgiem džekiem, kuriem kaut kur vēl galvā ir aizķēries, možda, ka man pamanīs. Tas kaut kur vēl tikšu. Ir vēl iespēja, jā. Šīs tāds 3 laikām visvairāk iklietas no amatieru basījuši, jā. Tu rādīji par tiem celebrationiem, tās loka šaušanas vispārējais. Man vēl unikālāk liekas, ka to sāk darīt, tad, kad ir -30 un tu ieliec 3 puknieku un tiešām kādam ar loku. Un tad ir jautājums, kam tu īsti šauj savai komandai, jo jums ir -30. Jā, es tieši gribēju teikt, jo man tā, kad jau spēles laikā, kad ir līdzīga spēle, un es neesmu absolūti arī pret celebrationiem, iemet game winner, forši kaut ko parādīt laikā, bet tā pārāk daudz, tas liekas tādā spēlē, kur meža parkā sēž mamma un kaut kas tāds, maybe, jā, pa daudz nevajag. Un ir tīpaši, jā, arī pie -30, arī pie +30 arī, man liekas. Jā, priekš kām, jā. Uz emocijām viss saprotam. Zini, kā tur sīvais, tur pēdējās 2 minūtes, kaut kas tur, protams, zini, kā tā emocijas visiem ir. Es uzdevu. Ļoti labi. Nē, ja es drīkst tādu savu mazo iki iemest ātri, tad, ja pusdienās kaut kas neīpaši labs apēsts, un tad tu pēc tam tāds nepārāk labās atraudziņas nāk, vai ne? Jā, paldies Dievam, man īstenībā nav sen bijis. Protams, es arī pats esmu bijis ik un nav forši rīgi, bet visiem amatieros ir gadījies, kad pēc tās te Rīmšas eglīti, gan mēs plānojam, tā kā nav spēles, bet ir gadījies arī pēc kaut kādas izrādes un gara izbrauciena, ka nākamajā dienā ar spēle aiziet uz to spēli. Un kad tu pats zini, ka tu bišķi smirti pēc tam pohām un tad tu nejūties jau labi par sevi. Bet pēdējos gados man tā vairs nav, tā kā tas ir labi. Jā, un tādēļ arī jautājums no Emīla Lipšāna. Vārīt vai cepta pelmeņu? Wow, fuck. Es saprotu, kas ir interesanti. Mums nesen, kad es braucu no Tūras Liepājā mājās, un mēs bijām, visi man tā stand-up, mēs bijām 4 cilvēku mašīnā, stūrēja producenta, un mēs bija piekdien bijis Kuldīgā izrāde, mēs bijām braukuši uz Liepāju, Liepājā 2 izrādes, beidzās 11. vakarā, un, zināt, mēs pusnaktī izbraucām, un bija sarunāts, tā meitenes producents stūrēja, un mēs sarunājām, ka neviens negulēsim. Tā Liepāja šosei. Un mēs visu kaut ko maucām, visādas sarunas tēmas, un tur aizgāja arī par top kaut kādiem mēdieniem. Tad aizgāja saruna par ceptiem vārītiem pelmeņiem, bet es laikam palikšu pie vārītiem pelmeņiem. Tas nesen tika izrunāts, kad vārīt pelmeņiem. Tur tika analīze uztaisīta. Tur baigi mēs no kaut kur no grobiņas līdz spicē. Tikai šo maucām. Tu redzi, kas tur uzdeva šo jautājumu. Emīls Lipšāns, Emīl, cik ļoti Rudolfs gatavojas. Tu trāpīji. Tu mošu mašīnā bijis? Brauc kaut kur līdzi. Es biju samiegojies. Noteikti tika pieminēts arī ar krējumu vai bez krējuma? Nē, tur katram, mēs tagad lielāki, tagad visi saka, mēs tāds tomēr bišķi. Es jums varu izstāstīt vienu fancy pelmeņu veidu. Aiziet, mēs klausāmies. Skatītāji, ņemiet piezīmi plociņš, jā? Tu uzvēr pelmeņus, bet tas ir garšo karīs. Karīs? Jā. Tu, apvēr pelmeņus, tad tu beigās, ka viņi gan arī savārījuši, tu viņus liec cepties, tu viņus apcep, apber ar kariju un beigās aplēj ar pienu, un tad, kamēr izsnās tas piens tajā uztais, tad tev vispār liekas, ka kādā restorānā tos pelmeņus es dabūju. Ir visādi, ir veidi. Jā, paspēlīt 10. Pelmenīs nopirkt ļoti labi. Okay. Pagaid, varbūt pirms mēs ejam uz to sadaļu, ja bija iki, ir arī daudz un dažādi šī maiņticības. Tev ir kaut kas, kā tu spēlē iesildies vai ģērbies, vai tev ir vēl kaut kas tāds? Man ir tāda viena figņa, bet tas man ir pat... Tas man ir arī pirms stand-upa, pirms basīša, pirms daudzām lietām, kur man kaut kas var noiet greizi, bet nekam nevajadzētu noiet greizi. Es vienkārši pirms eju no ģērbtēm, atrodu, kur kaut kur ir koks
iedomājies viss sūdīgāko, kas varētu notikt. Salos krustēns izdarīja to, pārsit par plecu, uzsit pa koku. Tā. Bet tā botas, kuru tur vilkt pirmo vai otro, nav. Bet ir kaut kādas lietas, es nezinu. Tikai, ja tu visu laiku spēlē ar apakškrēklu, tad es baigi pārbaudu somu, lai viņš nav aizmirst. Jo visticamāk, tu varētu spēlēt, bet vienkārši tu laikam justos jau... Tā kā man ir kādreiz stand-upā, kad kaut kāda korporatīvā, kas uzaicina uzstādies, un tev jau liekas tik pašsaprotam, bet tu aizbrauc, viņa tā, maza firma, un viņi nav domājuši, ka tev vajadzēs obligāti mikrofonu, jo mums taču ir maza zāle, bet tu uzstādies bez mikrofona, ja tu visu laiku uzstājies ar mikrofonu, tev vienkārši liekas, ko darīt ar otru roku. Un tad kaut kā līdzīgi ir, ja tu kaut kādu vienu detaļu aizmirsti no tā basīšu lietām, kas tev parasti ir, tad, jā. Es to enerģiju šotu vienmēr izdzeru pirms iesaldīties. Es domāju, ka viņš man neko nepalīdz, bet es sāku viņu sen darīt, un jau man ir tāds, ka vajag pirms spēles obligāti nopirkt. Laumka sākās, jā. Bet varbūt viņš arī dod kaut kādu, zini, tie pre-workout. Jā. Gan jau kaut ko bišķiņ palīdz. Kaut vai tas kaut vai emotions, kad tu viņu iedzer, un tev pašam liekas, ka tagad var skriet. Rībīši jāvāc, rībīši. Jā. Starp citu, tagad tu pats esi bieži internetu vidē sastopams. Daudzkārtīgi arī piemini mūsu Holibet Enthusiast basketbola līgu, par ko liels paldies, ne tikai no mums, bet arī līgas vadības to novērtē. Jā. Un katrs stāsts vai joks par entuziastiem iespējams nes papildus interesantus, vai tas ir par ādažu sākuma skolas rantu pie Krīvēna, vai arī šis mazais video rullītis. Un lūdzu skatāmies video. Tu skaties, kādas Elites divīzijas spēles nes? Jā, es esmu. Tur viss komentē, viss filmē, visās skatās, un tur ir, fantastisks. Manējais sportišs tagad sāk mācīties, mums uz playoffiem arī sāk parādīt. Jā, Krišs beidzot ir saņēmies. Jā. Ok, šo es teicu, jā. Tad... Tu jau domāji, ka kaut kas apkanojas būs. Nē, bet saistībā ar šo video mums ir arī vēl noslēdzošais jautājums no Instagram sekotājiem, un Mārcis Sāriņš izaicina tevi. Attēlo līgas organizatoru Krišu uz 1 minūti. Šis Krišs tik saskaņots, Krišs neiebilda. Viņš sākumā uzdeva jautājumu, varbūt labāk nevajag, un tādas rēcošos smaidītas. Man Krišs, viņš dažreiz liekas, ka viņš pats nav izdomājis. Es gāju, viņam uzdod jautājumu. Un tad viņš pats kaut ko pasaka. Pats pasmējās. Es nezinu, viņš tāds. Dažreiz man liekas, ka viņš sāk darīt tā kā motion. Viņš vēl nav izdomājis, ko viņš darīs. Un, tad man liekas, man ar Krišu arī ir bijis. Ir viss šitāds. Tā kā, tāds, viņš tāds sabijies dažreiz liekas. Tas ir tas, ko es nezinu. Bet viņam nav tāds signifikants tāds. Es domāju, tāds runas veidā, ko tā viegli parodēt, vai kaut kas tāds pagaļ ļauj padomāt. Droši to var padomāt, bet jā, es tev pilnībā piekrītu. Krišam ir tas, ka viņam, manuprāt, ir tas, ka viņam smadzenes strādā ļoti ātri un jau 10 soļus uz priekšu, un līdz ar to viņš reizēm pats nespēja tā kā tikt līdzi, jo viņš jau ir izdomājis daudz vairāk uz priekšu, ko viņš grib izdarīt, un nevēl arī šī līga ir uzbūvēta. Es varu izdomāt, es tā mazliet savādāk atdarināšu Krišu. Es atdarīju Krišu. Tātad. Es atdarīju Krišu savādāk, es atdarīju viņu domu gājienu. Augustā, kad viņš ir saņēmis pieteikumu sarakstu, viņš tā viegli galvā domā. Viņš tāds entuziasts, tu ekstra līgu mēs liksim kopā, trūstēsim diezgan viegli tabuliņu. Tad sadalīsim sākumā visas komandas spēlēs savā starpā, viņas izspēlēs savā starpā, tad mēs sadalīsim viņas 9 dažādās divīzijās. Tas visiem būs uzreiz viegli saprotams. 9 dažādās divīzijās viņas izspēlēs katra ar katru, viņas būs pa 4. Labākās 2 uzreiz tiek tālāk playoffos, kas ir loģiski. 3. līdz 6. vietai spēlēs atkal kaut kāds pārspēju playoffs, bet būs vēl pārspēju playoffi. Tas viss baigi viegli saprotams vienā tabulā. No tiem pārspēju playoffiem īstenībā zemākā komanda vēl nav zaudējusi cerības tikt playoffos. Viņai būs jāstiekās pret zemākā gala 8 grupu uzvarētājiem. Viņas izspēlēs tādu mazo play-in turnīru, un tad no tā play-in turnīra arī varēs tikt playoffos. Un tad viss sanāk loģiski. Es domāju, ka nevienam baigliekai jautājumi nebūs. Paldies! Bravo! Vajadzētu tev ātrāk piesaistīt. šis bija ļoti labi. Pajautāsim pašam Krišam, vai tiešām augustā tā arī notiek. Bet skatoties uz tiem izspēļu zariem, reizēm rodas tāda ideja, kā viņi radās. Tagad man atnāk kaut kāds jauns komandas biedrs komandā. Viņš prasa, kas tagad notiek. Un tad, piemēram, 4. līgā vispār jūs izspēlējat to sākumu. Tikai 3 spēles, un tad tu saki, tagad mēs esam īstenībā jau play-inā vismaz vai play-offā, bet tagad mēs vienkārši vēl 11 spēles māksim.
Bet es saprotu, kāpēc viņš to dara. Bet, lai visiem dabūtu tās 15, 16 spēles, lai būtu priecīgi. Tur jau arī bija tā problēma ar to, ka ekstra un izaicinājumi klausētās komandas kritās skaitā. Pieņemsim tāpat 5. līga, ka tur nenormāli daudz komandas, visi piesakās 5. līgu, tad tev jāatzīst. Es gan laikam Krišam tādu kaut kādu tādu, kur viņam vajadzētu raksturu, kas man liekas. Kad ja mēs taisam to līgu sistēmu, 5. 4. līga, tad, man liekas, tur 2. 3. vietas var izdomāt, var neizdomāt, bet, man liekas, ja ir tā kā 1. vieta un viņi uzvar to 4. līgu, ejiet uz augšu. Ja ir jāiet uz augšu, tad ejiet uz augšu. Man liekas, citādi ir tā kā, piemēram, 4. līga, man liekas, tagad ir kļuvusi vaiprātā kaut kāda stīpra, jo ir tā, ka uzvarētāji neiet uz augšu, bet mums tikai nāk klāt, tas bija vienu gadu Snoopijs, Virgin Cities, tagad Fano Latgala, kur nāk vienkārši tikai jauni džeki, nāk, kas uzvar 5. līgu tur bez zaudējumiem, viņi nāk klāt. Un, piemēram, es arī es uzskatu, ka es zinu komandas, kas spēlē 3. līgā, es tur pats esmu spēlējis. Šobrīd 4. līgā es varētu pasaukt tur Blackstorks, Virgin City, Fano Latgala, varbūt tas pats Snoopijs, jo jūs arī esat daudz, bet, tur ir 5 komandas, kas cīnītos, man liekas, arī pa top 3. 3. līgā, bet viņas visas salīdzinoši ērti jūtās šeit. Un, kad, man liekas, arī 3. līgā komandas, kas ir baigi iesēdējušās, kas visu laiku tur zaudē 0-1, tur ir tādas dažas komandas, kurām atkal varbūt vajadzētu izkrist to līgu zemāk. Bet es saprotu, ka tas tā mainīgi, bet vienkārši šodien tā 4. līga paliek tik pēkta arī tagad pagājuši, kad uzvarēja Sedumu, viņi atkal spēlē, nekur negāja uz augšu. Man liekas, neviens. No pagājušā gada 4. līgas neviens neuzgāja uz augšu. Open radošais centrs, bet viņi nomainīja uz kreditorumu. Ok. Bet, turklāt viņi nebija, viņi spēlēja kaut kādā finālā? Viņi bija finālā. Mēs viņus vinējām sezonā, kā viņi tika finālā? 2 gadu pēc kā viņi mūsu pusfinālā izslēdz. Kas notika? 4. līgas šarms. Ļoti labs ieteikums. Kad, ja tu uzvari līgu, tad tev nemaz nav atļauts vairs pieteikties tai pašai vai zemākai līgai, tad tu vari pieteikties augstāk. Labi, jūs tur kaut kā mums neviens no tā sastāvs nespēlēs tikai moši, bet es tiešām redzu, tie paši cilvēki paliek, vēl kaut kas pienāk klāt. Un jūs tik malcat. Mēs vēl tikai paņēmām 2 LBL2 džeks, kas mums bišķi palīdzēs. Bišķi, viņi atnāks tikai pāris spēlēm. Un no paša Kriša ir noslēdzošais jautājums. Viņš ļoti gribēja tev pajautāt šo. Kad būs dalības māksla? Tas ir pēc tam aizkulisēs. Bet kā tad Anglijai veiksies pasaules kausā futbolā? Es varu atbildēt tikai vienā lietā. Ja mēs ticam kaut kādām sakritībām pasaulē. Pēdējo reizi pasaulē novērojams ugunīgā puķa gads bija 1966. gadā, dāmas un kungi. Un pēdējo reizi 1966. gadā Anglijas futbola izlase izcīnīja savu vienīgo pasaules čempionāta titulu. Un tagad atkal ir ugunīgais zirga gads. Pirmo reizi kopš 66. gada notiek pasaules kausa futbolā. Izdariet matemātiku paši Anglijā. It's coming home. Kriš, lūdzu, tava atbilde. Ko, Rudolf, varbūt tev kāds novēlējums ir visai Olibet Enthusiast Basketball līgas kopienai spēlētājiem? Tev ir podcasts Kojas, kurās nāk viesi ar savām tēmām. Nākamais līmenis būtu, kad tev ir podcasts, kur tu tā kā tripāns prasa. Ko tu gribi jautāt mums? Jā. Varbūt tev mums jautā. Varbūt jums ir kāds, kā tu šobrīd Nē, es gribēju prasīt, jūs esat komanda, kam ir arī third alternative jersey, jo es pret jums spēlēju, un šo es neesmu redzējis. Nē, šis ir 8 eksemplāru forma no 2016. 17. gada Ventspils vasaras. Retro. Bet potenciāli nākamā sezona būs. Mēs paņēmām vienu no jūsu spēlētājiem, mums viņš palīdzēs sezonas beigām. Mēs ceram, ka viņš sāks 5 spēles. Kur? Saules. Jā. Tur izkrita džeki, un mēs paņēmām. Bet ar citu es gribēju vispār paslavēt. Es gribēju pasveicināt savu komandas biedru, lai NBA atlēti iet dirst. Viņi mīkstē visi ir. Zini, visi tur runā, kad Kristaps Valters runā, ka viņi ir no puta plāsta, vai ne? Un kad Jasons Teidums sablēs ahelē? Playoffos? Nē, playoffos. Un viņš nespēlē vēl, jā? Mums komandā viens saplēs ahelē septembrī, un viņš jau vāc spēlītas playoffiem. Tā kā amatieri, let's go! Kas nav svarīgāks par to? Amatieri ir spēcīgākā basketbola. Bet novēlējums, tojās tie playoffi un saglabājam uz playoffiem. Es zinu, ka tur mazliet vēl svarīgāk gribās uzvarēt, jo
Nu, ir kungiem, kad ieslēdzās tās medaļas un balviņas, protams, jau gribās tikt nākamajā, un tas ir forši. Bet neaizējām atkal, lai arī playoffos iztiek pēc iespējas mazāk ar to daļu, kas ir, ko Gustovs prasīja, kas ir, lai neaizēja tur pārāk liels lekšanās, grūšanās, kaušanās un vispārējais. Un, jā, man liekas, tas būtu baigi. Tas ir tas, kas jānovēl visiem, kaut kāds 2-3 spēles līdz tiem playoffiem palikuši. Tad to atceramies arī tajos playoffos. Tā vēl joprojām ir amatieru līga. Ir forši spēlēt basīt, bet tā ir amatieru līga. Atceramies to, ka mēs visi šeit esam amatieri, mēs visi šeit nākam izbaudīt basīti, nevis kauties, traumēties vai vienkārši strīdēties. Satraumēs mēs paši piezīmējamies. Come on, to mēs izdabūsim. un arī tiesnešus respektējam. Viņi velta savu laiku un spēku un gribēšanu, lai nāktu. Ka tiesneši ir super labi kopumā. Jā, ļoti labi. Tā kā augsta līmeņa tiesneši, kas tiesā LBL 1 spēles, arī tiesā mūsu spēles, tā kā sūdzēties vispār nevar. Bet pirms mēs tevi laižam projām, tu arī piedalīsies mūsu rubrikā, kura saucās Trāpīsi vai nē. Tāpēc, skatītāji, laiks rubrikai Trāpīsi vai nē. Trāpam vai nē? Tā. Tad, kamēr varbūt Reinis gatavojos, es tev pastāstīšu, kas mums te notika pagājušajā nedēļā. Respektīvi, mums ir tā, ka mēs izvēlamies vienu kalendāro dienu, kurā ir vairākas olībietas spēles, ieliekam ChatGPT, un viņš mums iedod šo spēli, un mēs paredzam, kurš uzvar, kurš zaudē, un tā. Pirms lecam iekšā šajā nedēļā, atskatāmies uz to, kā mums gāja iepriekšējā nedēļā. Nevis nedēļā, bet iepriekšējā epizodē mums gāja tā, ka bija jāizvēlās starp BK Snoopijs un Virgin City. Bija pienākusi mana kārta izvēlēties pirmajam, un es, protams, izvēlējos BK Snoopiju, lai Dāvim būtu jāliek uz pretiniekiem. Es biju tādā veidā nedaudz nejauks, un BK Snoopijs uzvarēja. Tāpēc mēs varam apskatīties atjaunoto tabulu. Nu, mums bija, ja tā pāris teikumos, mums bija -16 halftime, un tad lēnā garā sitāmies. Un es jau sēdu tajā puslaikā, es domāju, iet sildīties un censties, vai tomēr ņemt 1 punktu priekš podcastu. Tad mēs varam redzēt, ka uz doto brīdī trāpīsi vai nē, rezultāts ir tāds, ka Dāvim ir 1 punkts, Reinim 1 punkts, un vienīgais uz nulītes ir mūsu talismans Olijs Stīpa, kurš pagājušajā nedēļā izvēlējās Virgin City kā uzvarētājus. Un šajā epizodē mēs esam nonākuši līdz tam, ka mēs izvēlēsimies 14. februāri, Valentīna dienu. Jā. Diezgan daudz spēļu. Iespējams, ka man arī, man liekas. Jā, tev arī, tāpēc es teicu, ka var sanākt ļoti interesanti. Un tāpēc mēs atkal ejam iekšā ChatGPT, izvēlamies 14. februāra spēles un rakstam viņam iekšā. Izvēlies vienu uzvarētāju. Izvēlēs vienu spēli sākumā mums ir jāņem. Un tad, Dāvi, tev būs pirmā roka šodien, vai arī mēs varam dot Rudolfam pirmo roku, un spēle, kuru izvēlās mūsu draugs Olijs Stīpa, ir Alfrēda Kraukļa Cup pret Sapiens. Easy. Tur mums ir tāda 3. līgas spēle, notiks 14. februārī 2:30 Sporta centrā Meža parks. Alfrēda Kraukļa Cup pret Sapiens. Dāvi vai Rudolf? Rudolf, ļausim tev izvēlēties. Man liekas, Alfrēda Kraukļa Cups arī ir komanda. Mēs viņus tā kā vēl bijām pirms pāris gadiem 3. līgā. Mēs viņus vinējām, jo te viņi vēl saucās vienkārši Vefs ar S. Tā ir tā komanda. Jā, okay, tie ir tie. Un tāpēc es domāju, ka uzvarēs tā otra komanda. Labi, es sapratu. Tu iedēji Dāvi, bija šī ticēta info, nekas Dāvi. Es atkal tieši, tad, kad Rudolfs stāstīja par to, ka tās komandas neceļās augšā un apakšā 3. līgā vēl, kas tur iesēdējušies. Man liekas, ka es redzēju Sapiens apakšā un AK Cup bišķi kā augstāk. Jā, tur pēc saviem ieskatiem atceries, ka es uz AK Cup. Dāvis saka AK Cup, tad man paliek skatītāji Sapiens, sauciet kā grib. Un mēs arī Olijam liekam izvēlēties vienu uzvarētāju. Bet Sapienam ir 0. Jā, Sapienam 0-12. Sapien, es ticu jums, Džek, ir laiks pirms sezonas beigām vēl izcīnīt pirmo uzvaru, bet ko izvēlēsies Olijs Stīpa? Izvēlēs vienu uzvarētāju bez komentāriem. Olijs Stīpa izvēlēsies
Sapiens. Nu tad Olijs stīpi solidarizējās ar mani šajā lēmumā. Mēs nostājāmies pret jums abiem. Jā, tu arī teici Sapiens, Dāvis vienīgais teica Alfrēda Kraukļa Kap. Nu, cerams, ka es izvirzīšos vadībā un Olijs iegūs savu pirmo uzvaru gluži tāpat kā Sapiens, vai ne? Skatītāji? Nē, es domāju, iet uz spēli randiņu vietā. Nē, viss kārtībā. Nu, kur vēl labāka vieta, kā doties Valentīna dienā? Tur var arī batoniņu Skats uz parādīt, kā pāris dzīvnieku uzvedās. Varēšu nofotografēt bobslējā, jo viņš tur ir lobbyjā. Un viņš izcils 14. februārs. Ļoti, ļoti laba izvēle, manuprāt. Tā kā skatītāji 14. februārī spēlētāji ņemiet savas otrās pusītes vai randiņu perspektīvas līdzi uz spēlēm. Sieviešu līgā dāmas savus kungus ņemiet līdzi uz spēlēm, un 14. februārī arī ir plašs spektrs ar spēlēm. Bet ir pienācis laiks noslēgt šo burvīgo epizodi ar ierastajām beigām bez taktikas. Beigas bez taktikas. Es domāju, rubrika. Okay. Beigas bez taktikas ir rubrika, kurai nav nekādas taktikas, un tā ir rubrika, kurā mēs pasakām paldies. Pasakām paldies, un tu vari izmantot šo iespēju, šo brīdi, uzaicināt visus tos, kuri skatās, klausās šo epizodi uz savām atlikušajām evolūcijām. Viņus daudz vēl ir. Jā, nākat vienkārši, nezinu, manā Instagramā, Facebookā, ja interesē man stand-ups, tur var visu informāciju atrast. Kad šī epizode nāk gaisā? Rītā, 3. 4. februārs. Rītdien, jā. Nākamās 3 nedēļas viss ir izpārdots. Bet pēc tam tuvākais, man liekas, kur var dabūt biļetes, ir 26. februārs Jelgava un 27. februārs Ventspils. Es tieši gribēju prasīt. Okay. Jā, tur vēl ir. Bet jā, mēs arī tajās pilsētās, kur izpārdots, liekam klāt papildu izrādes. Tā kā visi sekojam līdzi, kas grib un var tikt būši daudz dažādās pilsētās un dažās pa vairākām reizēm. Piektdiena Ventspilī. 27. Jā. Es jau saliku visu, lai 4, 5, 3, lai nedod Dievs traucējumu ne amatieru līgu. Protams, tas ir svētais, kā saka, aizliegtais auglis. Nu ko, dārgie skatītāji, šī bija Olibet Enthusiastu basketbola līgas podcasts Zemes tīpas 2. sezonas, nu jau 3. epizode, un šodien mums bija šīs sezonas pirmais viesis, komiķis, Bekārīmša enerģijas avots un vienkārši pozitīvs un foršs cilvēks Rudolfs Kugrens. Tāpat arī ar jums kopā biju es, Reinis Rikvēls, un mans burvīgais kolēģis Dāvis Garančs. Nu, Dāvi, varbūt kāds novēlējums vēl no tevis ir mūsu klausītājiem, skatītājiem? Es teikšu tā. Paldies. Tiekamies finālā. Jā, beidzot, Bekārīmšs snubis fināls. Aiziet. Tiekamies finālā, dāmas un kungi. Paldies tev, Rudolf, un tiekamies nākamajā epizodē. Čau.